Čau, visiem sveiciens atkārt manā YouTube kanālā, kā arī sveiciens 5. vlogmas video, un es tikko, kā es ieraudzīju pirmo saulestaru, es vienkārši izskrēju ārā no mājas, jo mēs neesam redzējuši sauli, man liekas, kāds 2-3 nedēļas, tā kā D-vitamīns. Un bija tagad plānos taisīt piparkūku mīklu, bet mums nedaudz pamainījās plānu. Mēs šovakar aizbrauksim līdz Ogrei. Man mamma teica, ka tur ir ļoti skaisti. Man liekas, tur katru gadu ir ļoti skaistas dekorācijas. Es pierezervēju mums arī kafejnīcu, restorānu. Kā paķersim svētku sajūtas un garšīgi arī ceram spaidīsim. Un tad piparkūku mīklē es ķeršos klāt vakarā, kā jau visām lietām pēdējā laikā. Tā kā līdz 1-2 naktī. Nav tā, ka man nepatīk ziema. Absolūti nē. Es teiktu, ka ziema varētu būt pat mans savā veidā 2. vai 3. visticamāk mīļākais gadu laiks pēc vasaras un pavasara. Bet tā ziema, kas mums ir šobrīd, ir vienkārši pelēkuma kalnu gals, kas varbūt. Ziema to nav sākus, esmu tik pelēks jau. Super pelēks, un mums ar suņiem iet arī tā kā ir tik, viņas, precāk sakot, ir tik tūbjāins katru dienu, šodien arī manā gāja, un tumsa. Tas ir kāda paliek tumšs, tagad pulkstenis ir 4, un jau paliek tumšs. Tāpēc brauksim ķert gaismiņas, vai ne? Jā. Ļoti skaļi paziņo, ka viņi ir ieradusies. Tas ir vienkārši priekšnodarbnalīns viņas. Nu, man šķiet, ka ļoti maģiski, ne? Ļoti labi izdefinēts, jā. Viss tika apsēst pilnīgi gaišs tikai no graznojumiem. Ļoti tāda mājīga, gaiša sajūta, tas ir noteikti. Un milzīga eglīte, tā kā mēs gājām klāt paskatīties, Jā, es teiktu tā arī īsti. vai tā nav salikt no vairākām kopā, bet ļoti skaisti. No eņģelītes priekšā. Nē, nu šito es saprotu. Tas tik stilīgi. Godīgi sakot, mēs bijām pārsteigti par to, ka sestdienā tur nebija vairāk cilvēku, ne? Ļoti tukšs bija, kas no vienas puses ir labi, bet no otras puses tā dīvaini. Jā, jo mēs bijām pirms pāris gadiem, nu tā, ka pūlis riktīgs. Pēc tam sestdienas vakarā, man liekas, tā galvenā brīvdiena no sērijas ceļš pirms Ziemassvētkiem. Mēs vēl bijām paēst vakariņas uz Voga. Voga kaut kas. Voga kafē. Man bija īstenībā ļoti garšīgs voks ar visu teriyaki mērcē. Mīnusiņš gan bija tāds, ka bija ļoti ilga apkalpošana. Jā. Stundu. Man liekas, gaidījām ēdienu un tā, ka nebija restorāns pilns, bet tas bija garšīgi tā kā tā pozitīvā zelta maliņa. Bet tagad brauksim mājās un es ķeršos klāt savai pirmajai piparkūku mīklai. Sanāks? Protams. Es nelieku daudz cerības, bet es priecājos par tavu optimismu visos. Tagad ķersimies klāt piparkūku mīklai. Receptes atradu Instagramā, tā kā nav jausmas izdosies vai ne. Atgādināšu, ka šī ir mana pirmā reize, kad kaut ko tādu mēģināšu, un droši vien, ka labāk būtu, ja es to darītu, pāris dienas vismaz iepriekš, jo piparkūks ir plānots cept rīt. Mamma teica, ka parasti tā kā mēnesi pat pirms cepšanas sagatavo mīkli, tā kā, redzēsim, kāds sanāks, un katru reizi apdētošu to, ko mēs skatāmies arī. Šī vakara izvēle ir latviešu klasika Mērnieku laiki. Ornai, ja Harijā Poterā nepatika Hagrids suns, Gradzena pavēlniekā nepatika zirgi, tad šeit viņai nepatika bērniņš raut. Auruk. Viss labi. Beidz skatīties televizoru, ok? Tā kā kurš suns tik aktīvi skatās filmas? Aurā!
Laikam daudz tā piparkūks, jo piparkūku garšviela Rimškā bija izpārdot. Šo es nopirku topiņā, bet tas, ko es neatradu, bija cukursīrups. Bet cukursīrups it kā ir tāda lieta, ko tu var arī pats uztaisīt, vienkārši sajaucot ūdeni ar cukuru un sasildot līdz cukurs izkūst. Es nezinu, par ko es runāju, jo es neesmu to nekad darījis, bet mēģinām. Sīrups teorētiski ir uztaisīts. Linkus to recepti, kurus izmantojuši atstāšu aprakstu skaistītē, bet principā tur vajadzēs sviestu, miltus, olu, piparkūku garšvielas, cukuru un cukursīru un cepuma pulveri arī. Pagaidām viss iet pēc plāna. Tagad man ir jāsakuļ nedaudz viena ola. Pagaidām viss izskatās legend. Auruks atnāca pie manis, neskatīsies vairāk televizoru. Asistēs, ko piparkūka. Ai, vēderiņu. Vēderiņu. What? Ai, labauriņa. Tā, uzrodam pievirknes un tagad sāksim mīcīt mīklu. Es kā tajā video pat teicu, ka labāk ir to darīt ar rokām nekā virtuves kombinā, jo tad jūt to konsistenci. Ok, šis izstāst diezgan riskanti. Bet smaržo, ak, Dievs, cik labi smaržo. Esam tādu pašķidru sanāca. Nu, nekas. Pieliksim miltus un cerams, ka viss būs karsts. Katliņš vēl ir karsts. Problēmas neapdedzinājās, bet, nu... Ok, man tagad ir arī piparkūku mīkla uz grīdas. Tūlīt sekundēt man. Ziniet, nē. Mīkla vēl ir pa karstu. Jāpagaida vēl mums bišķiņ. 15 minutes later. Nu, mēģinām. Fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down. The storm is on its way, but as long as you're around, everything will be okay. Nu, tad jau rīt redzēsim, vai kaut kas sanāks un kā garšos. Tiekamies no rīta. Nu, uz mīklas testēšanu es esmu palūgusi atbraukt papildspēkiem. Čau, mammu! Nāc sasvērcinies, nāc parādies savā svātku džemperītī. Riktīgi forši. Svātku sajūtas, man arī ir svātku džemperīts ar sirsniņām, un tev ir arī zeķīts, pat tu teici, ka ir pieskaņots, jā, un čībiņas, un man starp citu arī ir pieskaņots ne čībiņas, bet zeķīts. Nu, palielamies. Nu, palielamies ar saviem outfitiem, jā, tā kā, nu, kāda ir tava pārliecība, man sanāca tā mīkla? Cik optimistiski tu esi? Nu, es domāju par kādiem 90%. Ja tu tā esi pēc receptes. Nu, es taisīju visu pēc receptes, dāvs arī teica, ka sanāks, tā kā, nu, čekosim. Pirmā pāna ar manas mīklas piparkūkām un, ja salīdzina krāsu, tad, nu, ir diezgan liela atšķirība. Es domāju, ka varbūt garš tas nemainīs, bet to es sapratu, ka tas ir tāpēc, ka man tas cukursīrups, ko es tur vakardien zīmitoju, vajadzēja, kā teicu, apgrūzdēt, tos cukuru daudz. Karamelizēt. Karamelizēt, precīzāk. Jā, un parasti arī iesals ir tas, kurš piedod to krāsu, vai ne? Nu, labi, es pagaršošu. Oi. Cik traki? Dīvaini. Nu, nē, nu nav sliktas. Bet tā dīvaini tā tekstūra, man liekas, man pat daudz miltu ir tāda blīvāka.
Bet nu arī biezas, jo tāpēc, kā tu teici, ka visticamāk dēļ tiem miltiem viņš nevar plānāks. Nē, ļoti grūti ir. Cieta, vai ne? Milti. Un tāds baigais cepums liekas, nevis piparkūka. Viņa nav virdena. Nu, aiziet. Ejam, jā. Testē. Garšo pēc piparkūkām. Nopietni? Es nezinu, kā es viņus iepriekš noliku nemaz. Ir labas? Paciets, tā kā cepam tādu tekstūru. Vai ne? Garši ir, jā. Nu, vismaz tu esi man mērķa auditorija šeit. Gadu normāli. Mamma pateica pēdējo piparkūku plātu, bet es ķēros klāt vakariņu taisīšanai, un mammiņa ko tu man pasūtīja? Tako. Kas ir baigi labi, jo tas ir arī Dāva mīļākais ēdiens, tas ir man tēta, man liekas, mīļākais ēdiens, tā kā tu trāpīji. Un es ceros klāt sīkolēm un audāšanai. You're shining like no other. Ooh, I don't want what's wrapped in paper. No, I don't long for gifts of gold, but I'll be home for you. I'll be home for you. I'll be home for you. Es tā kā parasti lieku salātlapu, tomātiņus, marinātos gurķiešus, sarkanos sīpolus. Es te stāstu visu, ko es lieku, bet gaļa ir pašā apakšā. Ārprāts kāds vēlas. Malto gaļu, protams, arī vēl. Tad te būs augšpusītē vairāk. Un tad vēl arī krējumu, tako mērcīt. Es garšo visu sākā. Sietas, pārvēršu šādās te formiņās, jo jāieliek vēl arī cepties, un tad šādas te formiņas ir vislabākās, lai tās laiviņas neapkrist. Es tiek līdz šķīvim, bet izstāds jau, ka tako ir noplikuši, bet nu, čin par to labu apetīti, kas jums bija, vai ne? Čin. Garšīgi? Superīgi vienkārši. Tā ir tavs mīļākais ēdiens, vai ne? Jā. Tu varētu katru nedēļu taisīt. Vajag es katru nedēļu braukt. Un pankūks arī, vai ne? Jā. Un cepums. Un cepums. Un vēl saldējums paņemt līdzi. No Tāpēc kalendāra laiks. Mums ir īpašais viesis mammu. Bet mēs, protams, sāksim ar Aurēliju un Deiziju. Deiziju, taisīsim kalendāru vaļā, nu? Jā, malici, Aura! Aurēlija atkal vienkārši nozaga, Aura! Šoreiz nebija redzams kamerā. Auriņa, man nav lietiskie pierādījumi. Bēga, nu? Jā, labā! Lūdzu. Kāpēc? Dievs! Jā, ir. Lēnām ir jāsaka, jā. Es viņam jau pati tev iedevu 5, viņai nav vairs nekas jāsaka. Nu, tev es to pieaicināju, jo es tev arī atļaušu taisīt savus lodziņus vaļā ar lietiņām, kurš tu varēs pēc tam. Ņemt mājā līdzi un fiksi. Tas ir, man liekas, arī mums viens no mīļākajiem zīmoliem, vai ne? Tev ļoti patīk viņu acu krēms. Es tieši vēl Black Friday arī nopirku acu, tas sarmiņš. Sarmiņš, ne krēmis, bet sarmiņš. Tā. Tonika arī. 89. Tad, nu, tu vari izvēlēties, vai? Redz, kur skaties kādu. Tev ir 10. tāds maziņš vai 11. Nu, labāk to lielāk. Nu, labi, pagaid, tad es no sākuma redzēsim, ko tagad super bingo. Ko tu nelaimēji? Tu nelaimēji lūpu balzām. Bet tu laimēji. Tas vaļā. Pačiņos. Pačiņš, jā. Super. Tur vispār ir iekšā kaut kas? Tur ir viens pāris, jā. Lūdzu. Paldies. Tagad atkal jautājums no Dūlas advents kalendāra. 20. vai 21. Nu, 21. viennozīmīgi. Labi. 20. tu nelaimēji. Ja es laimēju, nagu lakas tā tad virskārtu. Ko labi, ka es to nelaimēju. Vieskungs razoju. Tu nelako nāks, jā. Es arī nelietoju. Nē, lūpu zīmols, skaties. Nē, es arī nelietoju. Bet varbūt tu tieši šādi sāks lietot. Labi, es tev došu vēl vienu iespēju. Pastīsimies, kas ir 22. Nu, šis vlogs tiks arī publicēts visticamāk Ziemassvētku laikā, tā kā 22. jau būs bijis un varam droši. Kas tas ir? Kāpēc tāds sejas izteiksme? Nu, tas ir miclārais ūdens.
Ceļojuma formāts. Jā, tas ir micelārēs, jā. Tas vēl der. Man likās, man samulsināja tie spīdam. Nu, Tego, gan tev jau ir. Jā, es laikam nevilkšu vairāk. Jā. Ir, manteļu sviests. Nu, šis varētu būt interesanti. Tad tu vēl joprojām paliec pie 21. Ja? Pasties 20. un 21. Es laikam teiktu, Viņa paskatījās uz īstenībā, sapratu, ka tā atkal varētu kaut kāds zīmols būt iekšā, ja? Labi, es attaisīšu 21. Ko tu nelaimēji? Nē, man likās tā ir skropstuši, bet nē, tas ir acu zīmols. Sejas attīrošā želeja tā varētu būt. Jā. Jā, ļoti labs formāts Sastāv ceļojumam. Jā. Ļoti labi. Būs daudz ceļojuši. Arī tuvāk. 1, 2, 3. Arī pašīmās. Lūdzu, Miko. Šis gan es domāju, ka viņam patiks. Tur ir tādi forši gabaliņi. Miko, nec. Aiziet. Nenāc, slinki, nāc augšā. Sēdi. Jā, augšā. Ļoti labi. Un vēl 5. Ar visām 4. Lūdzu. Un tad ķipiņu. Jā, labi. Labi, Miku. Nepaliks uz darīšanu. Ok, tad es, kā jau vienmēr virtuvē pie lepis, pagaršošu šodienas tēju. Piepiedot 21. Un to man viņa tu redzēs tātad vlogā. Paldies, ka atbraucīja līdzi, nevis, kad brauc palīdzēt. Melnā tēja. Tā, pastamies, kas bija priekšējā dienā, jo, melnās tējas nav mans mīļākās. Roibus, asai un granātābols. Čiņ par vlogmas dienu numur 5. Pirms pēdējais vlogs, starp citu. Smaržo ļoti labi. Es nevaru pateikt pēc kā, bet ļoti labi. Es esmu pārsteigta, ka man garšo. Es biju pilnībā pārliecināta, ka šis nebūs mans jādās sastāvdaļas. Izņemot granātābolu, man likās, Roibus nav man mīļākais, un es nezinu, kā garšo asai, bet smaržo fenomenāli labi un garšo arī. Tā kā, yay for me, beidzot tiešām garšo. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down, and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. Šī man šeit kā rīktīgi jauka. Paskatieties, ģimene atsaiņo Ziemassvētku dāvanas. Man patīk tas tā kā veclaicīgais vintage stiliņš arī tai puzlē. No tādiem pirmsvētku darbiņiem man ir palikuši vēl tikai 2. Uztaisīju durvju vainadziņu, to es darīšu rīt, un to jūs redzēsiet Instagramā. Uztaisīšu rīlu pavisam noteikti. Un otrais ir rūķīšu darbnīca. Tev vakar sapakoju tās dāvanas, kuras meitenes laimēja manos vlogmas konkursos, un Starp citu, būs vēl viens vlogmas konkurss, par kurus pastāstīšu nākamajā, ja pēdējā vlogmas video, bet, ja jūs sakojat man kādu laiku, jūs zināsiet, ka man noslēdzot vlogmas patīk šo te konkursu īstenot, tā kā turiet acis vaļā. Un, rūķīšu darbnīca mums arī jānopērk visas lietiņas, kuras mēs dāvināsim eņģeļu pasta ietvaros, 2 cilvēciņiem, kurus mēs izvēlējāmies. Mēs ķersimies klāt savu eņģeļu pasta dāvanu saņēmēju dāvaniņu sagatavošanai. Tik sarežģīti pateicu, bet tas ir daudz vienkāršāk. Jau var redzēt, ka mēs nopirkām katrs pa grāmatiņiem. Manam aprakstā bija rakstīts, ka viņš dara visu, lai uzlabotu savu dzīves kvalitāti. Tad mēs viņam nopirku grāmatu ar nosaukumu Saglabā asu prātu. Savukārt tev dāva bija aprakstā rakstīts, ka viņš Sako līdz sportam un specifisku biotonam. Jā, un bet ir olimpisko spēļu grāmata, kas ir varbūt tāds riskanta dāvana. Ja negadījumā tev nepatīk šāda tipa grāmatas, tad neko darīt, bet, es centos. Tieši tā. Cerēsim. Tad mēs vēl nopirkām katrs arī pa siltam, mīlīgam lediņam. Un arī pa krūzītei, jo mums arī vēl kafija, ko viņi atradīs kafija un končiņas. Un man vēl ir arī redz, kur C un D vitamīns, tā kā viņam ir rakstīts, ka viņš dara visu, lai uzlabotu savas dzīves kvalitāti, tad es ceru, ka viņam noderēs arī mazai kafīņai un končiņām, jo dāvanas vērtība tā rakstīts, ka nevajadzētu būt lielākai par 30 eiro. 20-30 eiro, es domāju, ka mēs iekļāvāmies. Auriņa arī grib piedalīties dāvanu pakošanas procesā.
Varētu jau domāt, ka viņi ir kvalitātes kontroli, bet es domāju, ka viņi vienkārši savu labumu meklētāji drīzāk tur ir. Jā, vajag Oskars un dāvanas. Un tad tagad es izmantošu izdevību un novēlēšu tev priecīgus Ziemassvētkus. Ir bišķiņ aizkavējies grafiks, bet es tik un tā tev novēlu sirsnīgus, mierpilns un gaišus svētkus, lai izdodās kārtīgi tos nosvinēt un tiksimies 6. un pēdējā vlogmas video. Lai tev burvīgi diena. Tā!